Nu, mēs tagad braucam uz Malbokas pili. Kori ir iekšā somā. Vika skrien no te blakām. Nu ko, mēs esam Malbokā pie Malbokas pils. Te ir tāda interesanta vieta, te ir tāda tā kā tribīnas, tā kā turnīrs noteikti laikam pie viduslaika pils te sāniem. Mēs esam pie Malbokas pils. Tas ir tas kaut kāds Malbokas pilsētas simboliņš. Es aizmirsu, kā viņam tas vārds bija. Vēlāk varbūt atradīsim, pierakstīsim. Un tad mēs iesim tagad noskaidrot. It kā te ar suņiem iekšā iet nevar, bet viņiem esot vieta, kur viņus pieskat. Mums interesē, vai tā ir pietiekoši labi priekš mūsu suņiem. Te ejam pa lielajiem vārtiem iekšā. Kādreiz bijis droši vien šitas ar ūdeni pilns. Paceļamais tilts bijis ir un tad vēl te tādi vārti. Vieni vārti un otri vārti, redzi. Jā. Un tā mēs tagad esam atnākuši līdz suņu patversmei, kur suņus var atstāt, kamēr saimnieki iet apskatīties pili, redzi. Redz, tādi tie apstākļi ir, jā. Jā. Suņi ir atstāti šelterī savā, lai viņi tad dzīvojās, jā. Suns gaida tēti mammu, jā, atā. Mēs esam iekšā tajā. Aiz otru nocietinājumu mūri, redz, tajā droši vien bija ūdens. Un atkal zigzag zīmējums no šiem ķieģeļiem esot. Kāši apdedzinot, viņi dažādās krāsās bija. Un tad varēja tādas rakstus izveidot. Redz, kā balrenefi, noaudusis smuka, redz, ir ar šitādiem te vīteņiem. Reku te vēl redz, vārti iekšā, redz, te tagad šitādiem dzelsvārtiem jātiek cauri. Un tad, redz, no augšas var šaut virsū, lai tu netiec izlausties cauri šitiem te biezajiem. Tādas mazas durtiņas, pa kurām tikai cilvēks var iziet, un tad lielākas, redzi. Un tas tā kā daļa no šitiem te lielajiem vārtiem, tāds režiķis pa vidu, kur arī var iešaut tev sejā. Ozolu koks ar dzelzi apkalts. Te redz, šitie kanālīši esot bijuši, kas lietus ūdeni speciāli novada tur tālāk projām tajā notekgrāvī, lai notekgrāvs ir pilns ar ūdeni, vienmēr aizsargājošs. Nu, te iekššalpās šitā esot bijis viesu spārns, tad tā ir galvenā ēka. Un šī pusē bijušas ir ballītes te, krogi. Tad jāiet iekšā. Šis ir slimnīcas puse, slimnīcas ēka. Vajag atjaunojuši viss ir. Veciem visādiem keramikas krāsnīm. Jau nav Marija. Katrā telpā pa uzraugam ir. Visam gobelēni skaisti, vecie trauki. No Dievmātes bildes tikai rāmis palicies, tur tāda. Un pilsētu saukuši pa Marienburgu. Tas nosaukt Marijas vārdā. Jāiet pa tādām šaurām trepītēm. Redz, aka iekšā. Virtūs telpas šitās ir. Tas te ir. Tur traukus mazgāt vieta.
šita bijusi milzīga vieta, kur gatavot ēdienu. Tas tā kā mantels skurstenis pie mums. Nu, milzīga balles zāle. Trīsdesmit x 15 metri izmēri. Augstums 9 metri. Un šitā ir siltā grīda. Lejā bija krāsns, un pa šejien augšā tika siltums, lai piesildītu šito zāli. Viņa maģistrs sēdējis tur ir. Un pa šejien nāca iekšā viesi. Un šīs te maģistra dzīvojamās telpas. Un te lielā maģistra kapela. Un šī ir bijusi maģistra tualete. Personīgā tualete bijusi tikai pavāram un maģistram. Un te mēs nonākam nākošajā zālē. Te arī ballīšu vieta bijusi. Vasaras ēdamistaba siltajos gada laikos. Skapītis, pa kuru pasniedz ēdienus. Nu, šitā ir ziemas ēdamistaba. Sildīta ziemā. Redz, kā te bijis. Tam galvenām kāpnēm tad viesi nāca augšā uz lielo ballīti. Kancelēja telpa, kur visus likumus izdeva. Durvis aizvēr, ejam cauri. Ejam zālē. Redz, ka te vitrīnas ir, kurās var redzēt, kādi tie dokumenti izskatījušies tajos laikos ir ar putnu spalvām rakstīts. Bijuši ir zīmogi, veci atrast zīmogi, kādi ir bijuši ir. Pa ceļamo tiltu atkal redz, mēs nonākam galvenajā pilsdaļā. Nu, te mēs esam iekšpagalmā. Nu, baigā pils, milzīga viņa. Kad tu te ienāc iekšā, tad tikai var saprast tos izmērus. Oh my God. Mēs esam pils otrajā galvenajā stāvā. Kapitula zāle šitā ir. Redz, tur galvenais metrs sēdējis ir. Un reko, tas sildīšanas sistēma. Redz kā. Baznīca šitā. 45. gadā bija sagrauta baznīca šitā te. No, kara laikā bija viss sabombardēts šeit.
vēl kaut kādas mazas vītņu kāpnītes atradu. Pastīsimies, cik augstu es pa viņām varu uzkāpt. Un kas tur būs, ka es uzkāpšu augšā. Šauras kāpnītes. Uzved mūs te. Es esmu tajā milzīgajā tornī iekšā. Dzintara lādīte. Redz kāda. Baltijas dzintārs un ziloņa kauls. Vēl flīzītēm, redzi. Vannas istaba, ja? Konventa ēdnīca. Vienā ēšanā dzīvojuši te ir. Kāds te kamīns bijis, un šitie bijis lifts, ko no virtuves, kas lejā piegādāja augšā ēdienu. Pasēdēt pie loga, un te vēl iet kaut kāds vītņu kāpnītes lejā kaut kur. Un te iet iekšā sienā, redz, iet trepītes lejā. Vajag viņiem te bijis jākēpelē tiem metriem. Metriem bijis jāstaigāja. Tādi šaura gara eja ved uz toaletēm. Un kur tad te viss nokrīt? Jā, lejā, grāvī. Kopējā guļamtelpa. Ordeņme, biedru guļamzāle. Nu, te mēs esam nonākuši virtuvē. Ko te šmorē 40 apmēram tie mūki, te bija tie ordeņu mūki bijušies, pa tur ir laikam nesuši augšā. Garšvielas, āleņš, vīniņš, svēra un mērī. Šitai bijusi ir aka. Bloķītis, kur saskaldīt gaļīti. Šitai bijusi maizes ceptuve. Esam atkal. Mēs tagad ejam cauri kapellai. Redzi, te ir apbedījumi. Teitoņu orģena apbedījuma vieta. 12 viņi te. Un no kapeles nākot uz šito pusi, te vispār ir tās kapsēta bruņiniekiem šeit. Te mēs ienākam rozārijas te ir. Tagad arī rozītes dienvidu pusē. Nu, vēl viena terase, redzi. Tiešām milzīgs daudzums, kas jāapstaigā ir. Nu, pārsteidzoši, kā šitie tīteņi, pasties, kā viņi te aug. Apauguši visu sienu. Teitoņu bruņinieki, kādi tad bijuši. Vispirms teitoņi ordeņu bruņinieki apdzīvoja šito 150 gadus. Pēc tam 300 gadu poļi bija valdījuši te, un pēc tam tas pārgāja prūsiem. Tas te bija šitā ārējā komata.
Nu, mēs ienācām te aliņu iedzert lejā. Meitene mums apkalpos. Restorāns viss pilns ir, bet aliņu var iedzert vienu. Aliņu ielēja. Arī. Tad mēs esam iznākuši vēl vienā iekšpagalmā, kur te mums notiek tusiņš. Un tur redz, iet ārā uz to pusi pilsētai. Nu, viena daļa turisti ierodās pāri šo tiltiņu par upīti pāri. Un tad ierodās pilī no šīs te puses. Te pilsētiem suvenīru veikaliņiem un arī ieiešana pilī te no tās puses. Mēs esam Gdaņskā, kur ir bastions Žubrs. Svētās Ģertrūdes bastions, viņš kādreiz saucies. Tur aiz tās pusabrukušās mājas, tur mums būsiņš pie parka noparkots. Pie parka noparkots. Un tagad te aizsardzības bastioni bijuši ir. Un te tā kā skats uz visām pusēm pavarās. Nu, tad mēs esam galvenajā laukumā, te tas burziņš notiek. Viss izgaismots, redz, ka te mūziķis viens uzspēlē uz ģitāras. No skaisti viņi izmaismoti ir naktī, jā. Nu, feinā pilsēta, klausies tā Gdaņska naktī. Nemaz droši vien neatpaliek no Rīgas. Nu, te tad Gdaņskas kanāls, es tā saprotu. Man liekas, ka te nav nekāda upe, bet nemāku precīzi apgalvot. Platais tilts, kanāls iet uz to pusi arī. Un šī tad ir tā ieeja tajā galvenajā rāslaukumā, kur tas lielais burziņš notiek. Piektdiena, 21. augusts 2024. gadā. Mēs esam noparkojušies Gdaņskā. Šo nakti pavadījām jau šeit. Tādā ļoti interesantā vietā. Tur tālumā ir Ģertrūdes bastions. Mēs stāvējām, un šī ir mazā ieroču glabātava. Small Armory. Redz, no 1645. gada. Un tepat blakus vēl ir viens apskats objekts, kas ir saucamais baltais tornis. Kas laikam ar tad bijis ir pulveru tornis tur. Tur mēs viņu redzam. Viena no baznīcām Gdaņskā. Nu, šī ir tā baznīca, kur tikko bijām iegājuši. Pētera un Pāvila baznīca. Tuvojamies Vecpilsētai. Un iespējams, ka šī nav vienīgā vieta, kur būs redzams, kur ir saules pulkstenis. Viņam daudzās vietās ir tā kā saules pulksteņi, kas rāda laiku. Nu, tad esam mēs nonākuši līdz tam galvenajam pilsētas laukumam. Te mēs vakar bijām, te bija baigais tusiņš vakar. Un pilns ar baznīcām. Kā jau teicu, nemaz nevar viņas dabūt iekšā vienā kadrā. Dēļ tā, ka viņas ir milzīgas vienkārši. Un ko pulkstenis 12. Visapkārt visas baznīcas zvana. Tāds te tusiņš. Zvani, saksofons. Starp citu, tur tajā tornī, tajā skatu laukumā var uzkāpt augšā pa atsevišķu samaksu, un tad tur ir kaut kādi pār pa 400 pakāpieni, kas jāuzkāpj. Nu jā, tā te var faktiski pie katras mājas stāvēt un priecāties un fotografēt, kādas viņas foršas ir daudzkrāsainas un izrotātas. Un te ir kaut kādi tie vārti ar viens no apskats objektiem. Un tā, bez maz pa Gdaņskas simbolu šitās daudzkrāsainās
mājas vien blakus otrai. Un ir veikaliņos var tāds dabūt tā skatu kā tādu. Nu, šitas ir bijis pilsētas cietums. Te pie pilsētas mūriem. Un tur uz priekšu tie pelēkie, tie pilsētas vārti. Iziešu es cauri šita. Ejam pa veciem vārtiem iekšā. Nu, re, te tas vecais cietums bijis ir. Labāk neviens pieķēdēts nav. Oriģināli, acīm redzot, bavedefi zvani. Nu, lūk, mēs tagad stāvam uz ulica Pivna. Šis ir lielais arsenāls. Ja? Tad mēs dzīvojam pie mazā arsenāla. Šis ir lielais arsenāls. Nu, un vēl viena super skaista ieliņa Gdaņskā, jeb Dancigā, kas saucās Alus iela. Vecās ieiešanas trepītes tādas, redz, dažādiem ornamentiem izgreznotas. Nu, vaiņas kā jau Gdaņskā skaistas. Skaistas un daudzkrāsainas. Nu, esam nonākuši pie kārtējās milzonīgās bažņēcas. Šausmas, nevienā kadrā šitos nevar iekšā dabūt. Kas ir Svētās Marijas bazilika, kas tad cik viņa drausmīgi liela. Te es tad iešu iekšā, pastīšos, kas te notiek. Tas vēlas jau milzīgas ir. Prātam neaptveram, kā tajos laikos šitā varēja sabūvēt ar bez tādām tehnikām, kā šodien ir. Te vēl kaut kāds interesants pulkstenis. Šis, lūk, ir astronomiskais pulkstenis, kurš tur vairākiem gadsimtiem ir rēķinājis, kādā datumā būs lieldienas, kādā būs Ziemassvētki. Te altāri priekšā redz. Nu, skaisti. Un te nu varēs ietilpināt varbūt vienā skatā to Svētās Marijas baziliku. Un tik milzīgi viņi ir. Nu, 4 lauvas. Tāda skaista ēka kalvakām. Nu jā, un tad mēs atkal esam krastmalā. Vecās jahtas mums pietauotas ir. Te kuģi ar muzejs it kā ir. Nu, vēl vieni pilsētas vārtenis pie upes te. Un kas tad tas mums pa kuģi? Kaut kur te ir melnā pēle. Šī nav melnā pēle, šī ir lauva. Ja? Lauvu mēs redzam te priekšā. Te ir bērniem karuselis, pulvertornis, ja līdzīgs tam tornim, pie kā mēs dzīvojam, tas baltais. Šitas nav baltais, šitas ir tāds normāls ķieģeļtornis. Nu, un reku, te ir panorāmas rats. Gdaņska. Selfiju vieta. Šis ir vēl viens no paceļamajiem gājēju tiltiem Gdaņskā. Nezinu, varbūt palaimēsies redzēt, kā viņas te ceļ. Reku var redzēt, pa to tiltu mēs tikko nācām pāri. Un viņš ceļās augšā. Baigi. Tāda konstrukcijas vispār citur nebija redzējis, ka viss tilts visā garumā paceļās uz vienu pusi. Tur ir tas izgriežamais tiltiņš, tur atkal palaists cilvēkiem. Un šitas ir te viens no Gdaņskas simboliem. Es te redzu bijis celtnis, kas ir cēlis iekšā ārā no kuģiem kravas. Un dažādi izmēri un dažādi vecuma jahtiņas. Šitās te pār vairākiem miljoniem noteikti, ja. Nu, tad ir arī būru jahtas, ir izbraukuma jahtas, redz, var izīrēt. Un kokteilīši.
On tam ma pętlę, nie? Więc siędziemy i Un te redz otri pilsētas vārti. Mēs esam atkal atpakaļ uz Gāja ieliņas, iesim uz centra pusi. Un mēs caur šiem vārtiem iznākam atpakaļ mūsu pašu galveno karaļa gatavi, kur tad visa dzīve notiek Gdaņskā. Tas ir Gdaņskas Nacionālais muzejs. Kādreiz arī bijusi baznīca droši vien. Un tas milzīgais kastjols, kur ir Nacionālais muzejs Gdaņskas. Vēl te mēģinām ietvert viņu vienā kadrā. Labrīt! Esam iznākuši ar suņiem rīta pastaigā. Un te pat blakus, kur mēs esam apmetušies, ir tāds, bezmaz tā kā Daugavpils cietoksnī tādi vārti. Tas ir Ģertrūdas bastiona sākums, acīm redzot. Virs tiem vārtiem vēl te tāda, nezinu, kas kādreiz bijusi sargamāja vai kas. Tāda ļoti labi iekārtota teritorija te. Tāds skats te uz to bastionu. Un tepat lejā pie bastiona ir tāda nedaudz pie parka. Tagad ir brīvs stāvvietas. Tā mēs tur stāvam jau otro dienu. Mums bastiona sargs. Sēž un skatās uz visām pusēm. Var nenāk mums ienaidnieki. Ko? Mamma arī skatās. Tur aiziet poļu vilciens. Un otrs nāk iekšā. Septembris un dodamies uz Sopotu. Pagriezieties pa labi. Tas nav ilgs brauciens, kaut kur pusstundu. Dāņas vakar pastaigājām pa Turieties pa kreisi ceļa saucamo vecpilsētu, kas kara laikā faktiski bija izpostīta un tā uzcelt no jauna. Jau bija smuki. Dāņska 45. gadā tika sabombardēta. Tur nekas daudz nebija palicis pāri. Un tās visas ēkas, kas te ir atjaunotas šogad laikā. Hotelis. Tālāk vēl kaut kāds, pasties, tā nav dzelzceļa stacija. Tā izskatās jau. Dzelzceļa stacija skaista ir.